ir jautājums, Dome atbild. Uz šo brīdi skolas reformā viena no tām aktuālākām lietām, ko jāpaveic pilsētas domē, sadarbībā, protams, ar izglītības pārvaldi pilsētas. Un šeit runājot nevis par kādu konkrētu vai konkrētam skolam, bet par visu sistēmu, izglītības sistēmu kopā, Rēzeknes pilsētā. Un šajā sakarā izkristalizējas divas lietas un divi darbi, ko mums jāpaveic. Pirmais ir sapludināt un faktiski reorganizēt divas skolas, gimnāziju un pirmo vidusskolu. Sapludināšanas rezultātā mēs dabūsim vienu spēcīgu un visām prasībām atbilstošu vidusskolu, gimnāziju. Visdrīzāk tas nosaukums, ko mēs piešķirsim, tiks saistīts ar pirmo skolu, pirmas skolas gimnāzija, pieņemsim, vai pirmā gimnāzija Rēzeknes. Ir varianti, un tā rezultātā saglabāsies gan geogrāfiski visas telpas skolas rīcībā. Tas nozīmē, ka pirmā skola mēs plānojam, protams, tas nav lēmums, tas tikai provizorisks redzējums, kā tas izskatīsies. Tad paliks visa kopīga skola, paliks telpas, gan gimnāzijas, gan pirmās skolas telpas. Vienīgais, ka tas sadalījums viņš tagad izskatās sekojuši, kā pamatskola vai sākumskola līdz 6. klasē tad īstenos savu programmu gimnāzijas telpas, un attiecīgi vidusskola un gimnāzija ar progimnāziju realizē savu programmu pirmas vidusskolas telpās. Attiecīgi ar šo lēmumu būs iespēja un jau bez jebkādiem pārsteigumiem izmantot Eiropas struktūra fondu programmu no pilsētvides programmas, kuras paredzētas gimnāzijām. Un faktiski tas nozīmē, ka Rēzekne, kā arī jebkura cita liela pilsēta, varas pretendēt uz pietikuši lielu naudu gimnāzijas sakārtošanai, jaunu mācību līdzekļu iegādāšanai un arī rekonstrukcijai pati skolai. Tur varbūt iekļaut arī darbi, kas saistīti ar sporta objektiem, kas piederēs apvienotai skolai. Un tas nozīmē, ka apmēram 3–2 miljoni mēs varēsim izmantot šīs skolas sakārtošanai. Protams, pilsētas iedzīvotāji ir lietas kursā, ka pirmas skolas rekonstrukcija ir ļoti aktuāla lieta. Gan siltināšana ir vajadzīga šai skolai, gan iekšējā rekonstrukcija. Otra skola, kas arī pēc izglītības pārvaldes piedāvājuma arī skars reorganizācija, tā ir 4. vidusskola, kura visdrīzāk būs apvienota ar vakara skolu. Un arī sauksies kā skola, kur realizēsies gan programmas, vakara skolas programmas, gan arī pamatskolas programma. Tad no 1. līdz 9. klasēm. Attiecīgi abos reorganizācijas gadījumos mūsu galvenais uzdevums optimizēt pilsētas izglītības sistēmu tādā veidā, lai gan izpildīt visas ministru kabineta un izglītības ministrija prasības attiecībā uz vidusskolām un uz vidusskolu tīklu, gan attiecīgi prasības uz gimnāzijām, un tāpat laikā saglabāt pedagogus pirmām kārtām un uzlabot mācīšanas iespējas skolēniem, kā arī palielināt tas iegūtas izglītības kvalitāti. Tas, kas attiecas uz skolām. Protams, ka mums jau gaida nākamie lēmumi, jo par reorganizācijām, skolu reorganizācijām un sistēmas reorganizācijām pieņem lēmumu pilsētas dome, un attiecīgi mēs gaidām no izglītības pārvaldes jau dziļi izstrādātas un pārunātas visas instances
projektus tam reorganizācijām, un attiecīgi deputāti jau tālāk spriedīs un apstiprinās vai neapstiprinās šos lēmumus. Ceturtdien ārkārtas sēdes laikā Pilsētas doma apstiprināja 2015. gada budžetu. Protams, ka tas ir galvenais dokuments, un par to arī liecina tas darbs, kas bija ieguldīts budžetā. Faktiski mēs 4 mēnešus ļoti cieši strādājam ar to, ka gatavojam budžeta projektu. Protams, ka bija arī daudz visādu variantu. Pirmais variants viņš paredzēja deficītu vairāk nekā 3 miljoni eiro. Tā ir pietikuši liela summa pilsētai, protams, tad attiecīgi visu pārējo laiku mēs tikai arī nodarbojamies ar to, kā samazināt savus izdevumus, jo ieņemuma daļa, viņa ir fiksēta un no mums īpaši nav atkarīgs tas moments, cik lielu summu mēs iegūsim savus ieņemumus. Jo vairāk vajag arī ņemt vērā faktu un faktiski tendence, ka tie pašvaldības nodokļi, ar kuriem mēs faktiski arī aizpildām savu budžetu, viņi salīdzināt ar 14. gadu, 15. gada samazināsies. Un tas ir pirmkārt iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas uz 1% punktu samazinās 15. gadā. Attiecīgi pozitīvu efektu var sniegt tas minimālās algas palielināšana, bet priekš pašvaldībām tā ir tāds laču pakalpojums, jo starp mūsu darbiniekiem ļoti daudz tādu, kas saņem tieši minimālo algu, un tas nozīmē, ka mēs iegūsim ar šīs minimālās algas palielināšanu daudz mazāk nekā mums būs jāizmaksā mūsu darbiniekiem. Un principā šis te palielinājums bija iekļauts arī mūsu izstrādātajā budžetā, un viņš līdz pēdējai redakcijai saglabājas. Tad, ko mēs darām šogad, tad tas ir minimāla alga, tiks palielināta ļoti lielam mūsu darbinieku pašvaldības iestāžu un administrācijas darbinieku skaitam. Un tāpat laikā mēs atradam iespēju palielināt uz 10% faktiski visu pašvaldības darbinieku darba algas. Tas arī kopā prasīja no mums faktiski 800 000 eiro. Papildus salīdzinājumu ar pagājušo gadu. Skaidrs, ka budžets salīdzinot ar 14. gadu viņš ir samazinājies, bet ja mēs ņemam to atlikušo daļu, par kuru valdība lems tikai vasaras perioda, tas ir pedagogu algas, faktiski no septembra, tad mēs papildus tos 2,5 miljonus arī dabūsim atpakaļ. Tad var teikt, ka principā mūsu gan izdevumu, gan ienākumu daļa budžetam nemainās. Un sastāda pēc prognozēm izdevumu daļa 31,9 miljoni eiro. Tad ļoti sīva, protams, ka sīva apspriede mums izraisies komitejas apspriešanas laikā, kur opozīcijas deputāti šausminājās par to, ka ļoti daudzi viņu priekšlikumi, ja teikt, pat neviens priekšlikums nebija ņemts vērā, uz ko viņam bija atbildē, un tas reāli tā arī ir, ka visi tie priekšlikumi nebija pirmkārt kvalitātes sagatavoti, otramkārt viņi piedāvāja jau dome sen realizētus pasākumus, pieņemsim, tādas kā stipendijas, izmaksa mūsu studentiem, deficīta specialitātes, piemēram, tādiem studentiem, kas plāno iegūt medika profesiju. Tur mēs jau sen to darām, un, kas zināms, pašvaldības domē maksā faktiski minimālo algu, kā stipendiju tiem studentiem, vai arī mazākas summas, atkarīgi no tā posma, kura saņem izglītību students.
tad viņa piesaistīta pie minimālas algas. Un tādu studentu pilsēta tagad 10. Mēs jau redzam, ka daži studenti strādā slimnīca pēc augstskolu pabeigšanas. Pretenzija no opozīcijas arī bija par to, ka neeksistē, un viņi piedāvāja ievest jaunu programmu ar domas līdzfinansēšanu daudzdzīvokļu dzīvo māju energoefektivitātes programmas. Tur galvenā ideja siltināt mājas par budžeta līdzekļiem, un atkal bija atbilde, ka programma līdzīga jau eksistē, un tajā iedalīti nevis piedāvāti 100 000 eiro no pašvaldības, no opozīcijas puses, bet 165 000 eiro, kas jau ielikti 5. gada budžeta. Un par to tāda programma darbojas sen. Tas ir viens. Otrs, ka tas summas arī bija pagājušā gada. Līdzīgas summas, apmēram 160 000 eiro. Un to mēs tērējam gan energoefektivitātes programmam, gan pagalmu sakārtošanai, asfaltēšanai ar dažāda atbalsta procentiem, gan arī bērnu laukumu ierīkošanai un tā tālāk. Protams, bija arī diezgan jocīgi no opozīcijas priekšlikumi saistīti ar aptikas pīfinansēšanu, un pat skanēja tādas domas, ka aptikas biznes viņš nav pelnošs, un tur principā, ja mēģināt analizēt Korsaka piedāvājumus, tad aptiekas ne tikai nepelna, bet viņiem vajag piemaksāt, lai viņi tirgotu ar zālēm. Pilnīgas muļķības, tāpat kā arī mēģināt uzgrūst uz pašvaldību atbildību par zobārstniecības prakses organizēšanu pilsētā. Mums darbojas slimnīca, mums darbojas poliklīnika, un kā ne pašam Korsakam ir būt atbildīgam par to, kādus pakalpojumus sniedz slimnīca. Viņš, būdams galvenais ārsts, mēģina piedāvāt to darīt pilsētas domai. Tā nav mums raksturīga funkcija, un vēlams, nekad mēs ar to nenodarbosimies, jo vairāk nepiemaksāsim naudu aptiekam. Jo tas pat nav mūsu funkcijas un principā pat krimināla sodama lieta. Mums tiesība vienkārši nav maksāt privātu uzņēmumiem kaut kādu naudu. Bija arī jautājumi par Rezeknes satiksmi, šausminājas opozīcijas deputāti par to, ka mums vajag nevis iepriekšējā gada apmēra saglabāt dotācijas, bet samazināt, balstoties uz to, ka pasažieru skaits Rezeknes satiksmi samazinājās. Bet šo sfēru skaidrs, ka regulē ministru kabineta noteikumi un citi likumi, kur skaidri pateiks, ka mums jāpiemaksā un jādotē visu iztrukumu uzņēmumu. Nav svarīgi, kura īpašuma tas uzņēmums ir, vai pašvaldības, vai privātīpašuma, attiecīgi kompensēt visus izdevumus, ko uzņēmums nevar kompensēt ar pārdotiem biletiem. Un tas nozīmē, ka ja mēs apstiprinātu vai pieņemtu priekšlikumu, opozīcijas priekšlikumu, tad mums būtu jātiesājas ar pašu uzņēmumu, jo tāda veida mēs pārkāptu gan ministru kabinetu noteikumus, kas regulē šo sfēru, gan arī likumus. Absolūti nepieņemama lieta, jo vairāk mēs katru gadu, 2 reizes gadā analizējam tās atskaites, ko mums piestādā Rezeknes satiksme. Tikai pēc tās analīzes mēs izmaksājam kompensācijas. Šis cipars, kas ir ielikts budžetā, 654 000 eiro, ir kontrola cipars. Ja? Vienalga, mēs maksājam tikai pēc audita veikšana uzņēmumā. Un, kā es jau teicu, 2 reizes gadā. Protams, ka viena no tām svarīgākām lietām budžetā ir sociālā daļa. Un šogad nauda, ko mēs izmaksājam pabalstiem, viņi mazliet samazinājās. Ja 1,3 miljonu mēs maksājam pagājušajā gadā
pabalstiem, tad šogad tā summa ir 1,2. Un tas saistīts pirmkārt ar iedzīvotāju samazināšanu, to iedzīvotāju grupu samazināšanu, kuriem ir nepieciešams tāds pabalsts un kuriem mums ir iespēja vai pienākums vai tiesības maksāt tādus pabalstus. Tas ir no vienas puses ir labs radītais, no otras puses tas saistīts, protams, kā ar valsts kontroles pārbaudi. Un, ja pieņemsim gadu atpakaļ, mēs nebaudījām dzīvokļu pabalstu saņēmējus uz to, vai viņiem ir uzkrājumi, vai viņiem ir kapitāla daļas vai kaut kāda tehnika, tad no 15. gada mēs to veiksim, jo valsts kontrole mūs prasīja. Protams, ka nekāda gadījumā tāda pabalsta piešķiršana iepriekšējos periodos nav saistīta ar kaut kādam privātiem vai radnieku izdabāšanai no sociāla darbinieku puses, bet saistīta vienīgi ar tiem noteikumiem, kurus bija jāpilda sociālajiem darbiniekam. Viņi to darīja godprātīgi. Tagad saistoši noteikumi tiks mainīti un attiecīgi tas kategorijas, kam ir tiesības saņemt pabalstus, viņi samazināsies. Arī ar to ir saistīta arī samazinājums budžeta. Bet viņš nav liels. Joprojām tā tēma ir aktuāla un sociāls atbalsts ir vajadzīgs pilsētā. Budžeta, neskatoties uz pietikuši smagu situāciju ar ienākumiem, kā es jau teicu, tie ienākumi, pateicoties nodokļu samazinājas arī pilsētai. Mēs esam gatavi realizēt daudzus investīcijas projektus. Tā ir skaitā arī stadiona renovācijas projektu pabeigšanu. Mēs plānojam arī būvēt Olimpisko centru tagad jau ar valsts atbalstu daļēji viesnīcu Olimpiskā centrā kopā ar peldbaseinu atklāto. Mēs plānojam rekonstruēt Rūpnīcas un Metalistu ielu. Mēs plānojam arī savest kārtībā atlikušo daļu no mājas Maskavas 20, kur mēs arī tērēsim naudu, lai tiešām tā māja būtu jau gan no iekšienes, gan no ārnes, ne tikai normāli izskata un normāli eksploatējama, un ar normāliem un pieklājīgiem iedzīvotājiem. Šis gads ir neīpaši ražīgs uz Eiropas naudu apgūšanu, jo mēs pabeidzam nepabeigtus projektus pagājušajā gadā. Un tā summa, ko mēs apgūsim no Eiropas struktūra fondiem šogad, un kas tiks samaksāta pilsētai, mēs mērojam 4 miljonu apmēru. Tad tas ir Eiropas komisijas piefinansējumi mūsu darbiem. Un es ļoti ceru, ka budžets, pateicoties ilgam darbam, ir labi sabalansēts un nekādu problēmu neradīsies to budžetu realizējot gada garumā. Kaut gan, protams, mēs iespējams paredzam arī dažas izmaiņas, bet tie nebūs radikāli.